Esiet sveicināti kārtējā Soham video laidienā. Šodien ir saulaina jauka diena, ir vērts pasmaidīt un ir vērts praktizēt surya pranajāmu. Surya pranajāma nozīmē saules elpa. Jauna tehnika, ko mēs šodien iemācīsimies, elposim saules elpu. Kas tad ir saules elpa un kāpēc surya pranajāma? Surya pranajāma, kā jau teicu, tulkojās kā saules. Surya ir saule. Un jogā ir pieņemts uzskatīt, ka mūsu ķermenis, varētu teikt, dalās divās daļās. Labā puse ir saulainā, jeb saules puse, siltā puse, dinamiskā puse, aktīvā puse, un kreisā ir mēness puse, introvertā, neaktīvā, mentālā puse. Ja? Es nerunāju īsti fiziski, es runāju vairāk smalkajā līmenī, ja, bet šo smalko līmeni mēs varam ietekmēt ar elpošanu, ar elpu un attiecīgi ar elpu labajā vai kreisajā nāsī. Ja. Tad šajā praksē mēs elposim ar labo nāsi. Ieelposim ar labo nāsi un izelposim ar kreiso nāsi. Ja. Tādā veidā mēs padarīsim aktīvu savu šo te dinamisko pusi. Ja. Būsim mazliet dinamiskāki, aktīvāki, vairāk uz ārpasauli vērsti. Ja? Šī prakse mums iedos tādu zināmu ekstraversiju. Ja, tāpēc šī prakse ir īpaši silti ieteicama tiem cilvēkiem, kas pēc dabas ir introverti, pasīvi, iekšā vērsti, ja? Tie dziļie ūdeņi, ja? Kuriem tas nav nekas slikts, tas ir ļoti labi, dabiski. Bet kaut kādās situācijās, ir sevišķi, ja mēs esam spiesti iet sabiedrībā, iet uz darbu, komunicēt, mums vajag šo ekstravertumu, šo ārējās pasaules klātesamību sevī aktivizēt. Un ar šo praksi mēs to varam ļoti labi izdarīt. Ja, protams, šai praksē vēl ir ļoti daudz citas pievienotās vērtības, par kurām jūs varat izlasīt šeit te pievienotajā rakstā, video pievienotajā rakstā. Bet īsumā tad prakse ir šāda, un kā jūs jau ziniet, mēs šajos video gan iemācāmies tehniku, gan arī praktizējam kopā, lai nav tā, ka tikai parunājām, pastāstījām un aizmirsām. Izstāstīju, parādīju, jūs, ja vēlaties, jums ir laiks un interesi, varat man tagad pievienoties. Praktizēsim apmēram 10 minūtes, mazāk. Šo tehniku iemācīsimies, praktizēsim un uzreiz arī piedzīvosim efektu. Ja? Tad vēlreiz, ja jūs esat pēc dabas introverts, tad šī praksa jums ir ļoti piemērota. Bet, ja jūs esat pēc dabas ekstraverts, ļoti dinamisks, aktīvs, nevarat vispār mierā nosēdēt, esat kontrolfrīka tips, tad šo praksi jums vispār nevajadzētu praktizēt. Ja? Ja tas tikai vēl pastiprinās šo ekstraversiju, un tas jau tiešām jums radīs pašiem problēmas, un arī apkārtējiem. Ja, jūs to jau noteikti ziniet. Tātad surya pranajāma, saules elpa, un mēs sāksim sesiju. Tehnika būs samērā vienkārša. Ja jūs sekojat šiem video, tad jūs jau ziniet nasika mudru, jeb deguna mudru, jeb mudru, ar kuru mēs regulējam elpu degunā. Ja, jūs jau ziniet, ja jūs skatījāties Nadīša Thanas pranajāmas video, kur mēs ieelpojam ar kreiso, izelpojam ar labo, ja, un turējām šādi pirkstus. Ja. Tad rādītāja pirksts vidējais pieskarās uzacu centrā, punktam starp uzacīm, ar īšķi labā nāsi ciet ar redzam pirkstu kreisā. Ja, šeit mēs darīsim līdzīgi, bet iemācīšu jums vēl vienu mudru. Ja, šo pati mudru tikai mēs vidējo pirkstu un rādītāju pirkstu nolaižam, ja, pieskarās plaukstām, un šajā praksē mēs tad vērsim ciet kreiso nāsi ar grezenu pirkstu. Ja? Vienkārši pievērsim kreiso nāsi. Ja? Šobrīd to arī varam darīt. Un nedaudz palposim ar labo nāsi. Ja? Ieelpa ar labo, arī izelpa ar labo. Ja? Viegli piespiežam kreiso nāsi, nespiežam tā, ka deguns paliek līgs. Viegli pieskarās tā, lai gaiss plūst tikai caur labo nāsi. Ja? Kādu brīdi elpojiet dabiskā ritmā, ja, pēc kāda brīža mazliet šo ritmu pagarināsim. Ja, varat pievērt acis, lai jums ir vieglāk koncentrēties. Tad ieelpa ar labo nāsi un izelpa.
Es praktizēšu kopā ar jums, lai varētu vieglāk sakot līdzi tam, kas notiek. Tātad tikai labā nāsa, bet šī ir tikai ievads praksē. Prakse būs mazliet tomēr savādāka. Ja dažreiz gadās, kad jums labā nāsa ir pavisam cieta, tad jūs šo praksi nevarēsiet praktizēt, bet tas varētu nozīmēt, ka jums šo praksi vajag praktizēt, jo ir cilvēki, kuriem dominē kreisā nāsa, ir cilvēki, kuriem dominē labā nāsa. Un attiecīgi mēs varam pieņemt, ka tiem, kam dominē kreisā nāsa, ir introverti, tiem, kam dominē labā nāsa, ir ekstraverti. Jūs varat pavērot, vai tas attiecās arī uz jums. Kā praktizēt, ja nāsa ir cieta, meklējiet iepriekšējo video, kurā es jums izstāstīju, kā to dara. Un sāksim surya pranajāmu. Tātad mēs atkal aizveram kreiso nāsi, izelpojam visu gaisu no labās. Riktīgi izelpojam, elpojam ārā. Tā, ka vēders ievalkās. Un tagad sākam ieelpu ar labo. Aizveram labo un elpojam ar kreiso ārā. Atkal aiztaisam kreiso un atkal ieelpojam ar labo. Kad ieelpa noslēgusies, labā ciet un kreisā ārā. Tad visu laiku vienāds paraugs tikai ar labo ieelpa un tikai ar kreiso izelpu. Sādāk jums sajūgs, kā Nadīšadhanā. Ir labā kreisā mainās, šeit nemainās. Tikai ar labo iekšā un ar kreiso ārā. Turpinam savā ritmā. Ieelpa ar labo un izelpa ar kreiso. Pievaram acis, koncentrējamies uz. Es varu ieteikt jums divas vietas, kur koncentrēties. Vai nu uz punktu starp uzacīm, ja tas jums ir ērti, vai nu uz nabu. Abi divi ir praniskie centri, jeb teikt arī čakru punkti, čakru projekcijas punkti, būtu precīzāk teikt. Un šajā praksē, pat cik mēs aktivizējam saules pusi, silto pusi, tad mūsu nabas centrs ir cieši saistīts ar iekšējo siltumu, rugumi. Šis arī ir laba vieta, kur koncentrēties. Turpinam ieelpu ar labo, izelpu ar kreiso savā ritmā, vismaz 5 minūtes praktizējam. Elpas ir dziļas, lēnām pagariniet tās, jo dziļāka elpa, jo labāka, bet atkal nekrītiet galībās. Savā ritmā turpinām surya pranajāmu. Starp citu, šo praksi varat izmēģināt kādreiz arī naktī, kad nāk miegs, bet jāpaliek nomodā. Ja, piemēram, jābrauc pie stūres, protams, labāk darīt vienkāršo versiju. Mums jātur stūra ar abām rokām. Būs labs ieteikums, bet jūs varat to darīt mentāli, ar domām. Iztēloties, ka jūs elpojat tikai ar labo nāsi. Bet par to jūs varat izlasīt rakstā. Turpinām vēl 3 minūtes. Ieelpa ar labo. Izelpa ar kreiso. Kas šeit notiek, kamēr jūs elpojat, izstāstīšu. Mēs aktivizējam savu simpātisko nervu sistēmu. Mums ir 2 nervu sistēmas, ir vairākas. Simpātiskā un parasimpātiskā. Simpātiskā ir vairāk saistīta ar ārpasauli, kā jau teicu, ekstraversiju. Un parasimpātiskā ir introversija, jeb ar jūsu iekšpasauli, jeb ar jūsu domu pasauli. To, ko jūs nevienam nerādat, to, ko jūs domājat. Bieži vien šeit ir liels konflikts starp iekšpasauli un ārpasauli. Jo lielāka atšķirība, jo grūtāk ir dzīvot, lielāks ir konflikts. Mēs jogā mācāmies šīs pasaules sabalansēt, lai mēs esam līdzsvarā. Tur palīdz Nadīšadhana pranajām, bet šī prakse jums palīdz būt vairāk uz āru vērstiem, arī zināmā mērā uzmanīgākiem palikt, koncentrētākiem. Kāds svarīgs darbs jādara, vajadzīga mentāla piepūle, arī tad šī praksa jums nāks talkā.
Nu, un jogas tekstos vairākos, tā skaitā Geranda Samhita. Geranda Samhita ir teikts, ka praktizējot šo praksi, jūs pagarināt savu mūžu, ja, palēnāt novecošanos. Arī sava gudrība, noteikti, kāpēc tas tā ir. Šī praksa noteikti veicinās arī vielu maiņu, puņģa darbību, gamošanas sistēmas darbību, jūs aktivizējat prānas, savas enerģijas. Un pēdējā minūte ieelpa ar labo, izelpa ar kreiso. Ja jūs nepraktizēsiet, ja jūs vienkārši skiposiet, tad jūs palaidīsiet garām iespēju. Ja, pranajamā jums tomēr ir jābūt pieaugušiem un jāsaprot, ka praksa ir jāpraktizē, pieredze jāgūst, lai varētu izdarīt secinājumus. Vai tas ir tā, vai tas nav tā, vai tas strādā, vai tas nestrādā. Ja, viss ir atkarīgs no jums pašiem. Mans uzdevums ir tikai jums piedāvāt, ieinteresēt, tālākais ir jūsu darīšana. Un pēdējās vēl pāris reizes. Un pēdējā ieelpa ar labo un izelpa ar kreiso. Kad tas ir noticis, paliekiet ar acīm vaļā, rokas varam nolaist. Un kādu mirkli vienkārši pavērosim prakses efektu. Mēs varam pamanīt kādas izmaiņas sevī. Kādas izmaiņas domās un prātā. Nesteidzieties ar acu virināšanu, ar kustēšanos, mirklīti miera. Vērojam prakses efektu. Varam iztēloties sauli, aizvērto acu priekšā. Jā, lai mūsu diena ir saulaina. Noskaitīšu mantru OM 3 reizes, un tad jūs varat vērt acis vaļā un doties savās ikdienas gaitās ar zināmu dinamiku, zināmu aktivitāti un ar zināmu uzmanību. OM, OM, OM. Šanti, un tā bija Surya pranajāma. Saulaina diena.